studijā ir pievienojies Rīgas mērs un lielākās Saeimas partijas Saskaņas līderis Nils Ušakovs. Labrīt. Labrīt. Sāksim noteikti ar to jautājumu, kas šobrīd ir aktuāls ārkārtīgi daudzos mēdījos un te visā Latvijas publiskajā telpā par valdības veidošanas procesu. No jūsu perspektīvas, kā Saeimas lielākā opozīcijas partija vērtē valdības veidošanas procesu? No vienas puses, tīri cilvēciski, es gribētu pasvītrot cilvēciski, es, protams, Mārim Kučinska kungam gribētu novēlēt veiksmi strādāt ar šo valdību, ko viņš veido. No otras puses, es pat savam ienaidniekam negribu novēlēt strādāt tāda koalīcija un tāda valdība, kuru veido šī koalīcija, jo, diemžēl, acīm redzami, ka šīs koalīcijas pamats ir no vienas puses savstarpējs naids, no otras puses sautīgums. Runājot par plānotiem darbiem, par amatu sadalījumu, pat pieklājības pret saviem vēlētājiem, pret iedzīvotājiem pat nebija teikts, kāpēc, piemēram, ir nepieciešama kādam no partijām satiksmes ministrē. Nebija tā, ka publiskajā telpā, kas pateiktu, mums ir plāns attīstīt Air Baltiku. Vai mums ir sava vīzija, kādā veidā mēs varētu atrisināt beidzot jautājumu ar pasažieru vilcienu? Nē. Izrunājam par to liela ministrija, daudz naudas, dodiet mums punkts. Un plus, diemžēl, to, ka mēs redzam, ka jaunai valdībai dienas kārtība, bez vis tā, kas ir ierakstīts deklarācijā, protams, tie divi galvenie jautājumi būs divi partneri mēģinās tālāk iznīcināt vienotību, savukārt otrais dienas kārtības jautājums vienotība mēģinās atriepties tiem diviem partneriem. Un tas, protams, neveicinās efektīvu darbu, neskatoties uz to, ka valdība daži ministri ir spējīgi, un Kučinska kungam es vēlreiz varētu novēlēt veiksmi. Jūsuprāt, 11. februārī, kad Kučinskis prognozē balsojumu par valdību, vai būs pozitīvs balsojums, vai arī ir sagaidāmi šeit jau pārsteigumi? Es domāju, ka nobalsos. Es domāju, ka straujumas valdībā ar šīm pārkārtošanām, ar to, kad ir izveidots vicepremjera amats ar kaut kādu tur jaunu birku, tas tiks atbalstīts. Kā jūs skatāties uz vicepremjera amatu? Bet nekā neskatos, un tas neko absolūti nemaina. Vienam cilvēkam būs uz vizītkartes vēl 3 vārdi. Tas vienīga izmaiņa. Runājot par valdības darba termiņu, vai tā nostrādās, jūsuprāt, atlikušo laiku līdz vēlēšanām? Tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no tā, kā veiksies ar šiem diviem galvenajiem jautājumiem dienas kārtība. Vienotības iznīcināšanu no vienas puses un vienotības centieniem atriepties partneriem. Ja kad tā patreiz izskatās, tie spēki ir samerojami un vienam neizdosies īstenot savus plānus, tad šī valdība nostrādās attiecīgi līdz 18 gadam. Kur ir tie spējīgie ministri? Man noteikti negribētos neko pārmest tādiem ministriem, kā, piemēram, zemkopības ministrs Duklaukungs, ekonomikas ministre. Bijusi tagad, cik es saprotu, būs vadījis finanšu ministri, bet ir, protams, ministri, kur ir jautājumi par to, ko viņi dara un kā viņi dara. Jūs, kā Rīgas mērs, jums vistiešākā saskarsmes sanāk ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru. Arī par šo ministriju notika sarunas, kura pārziņā tai ir jābūt. Kādu jūs redzat turpmāko šīs ministrijas darbību? Mums ar Gerhardu kungu un ar ministriju kopumā ir no vienas puses komplicētas attiecības, tāpēc, ka Rīga ir ļoti liela daļa no viss tā, kas notiek pašvaldības. Un sadarbība un darbs ar varamu ir liels, bet no otras puses man arī patreiz nav ko pārmest. Mums dažreiz nesakrīt viedokļi, mums dažreiz ir debāts un diskusijas, bet tas ir normāla dotajā brīdī darba režīma ietvaros. Ko tad tās pārējās divas partijas, jūsuprāt, darīs, lai iznīcinātu vienotību, kā jūs sakat? Centīsies tālāk visus tos sešniekus un citas grupējumus sadalīt kaut kāda veida pa kaktiem. Nezinu, privatizēt, neprivatizēt, kas tur tālāk būs un kādā veidā tas tiks noformēts, bet centīsies. Un noteikti vienotība nestāvēs malā un centīsies atriepties. Tas ir sliktākais, diemžēl, jo valdība ļoti lielā mērā būs tomēr aizņemta nevis ar pat tiem jautājumiem, kas ir ierakstīti deklarācijā. Labi, kā viņi to pildīs, tas ir cits jautājums, bet vienkārši ar savstarpējām attiecībām. Jūsuprāt, vai vienotība zaudēs savu politisko ietekmi? Ļoti lielā mērā jau ir zaudēts, vai izdosies atkopties. Patreiz Latvijas vēsture, jaunāka laika vēsture, tādas precedentus nezinu. Ja mums to, ko mēs redzam, ka bija Latvijas ceļš, piemēram, Tautas partija, nav izdevies saimnieks attiekties. Bet potenciāls ir, bet atkal
To, ko viņi arī darīja tagad publiskā telpā, paziņoja, ka tagad vienotība kļūs par pensionāru aizstāvjiem. Vidējam Latvijas pensionāram vajadzētu iekrist dziļa depresija, uzzinot, ka vienotība aizstāvēs viņa intereses. Es domāju, ka ar tādu pieeju nebūs viegli viņam censties atkopties. Runājot par nākamo valdību, vai plānojat tikties ar Kučinsku kungu pēc tās apstiprināšanas? Noteikti jā, jo mums bija ļoti pozitīva sadarbība strādājot kopā Latvijas Lielpilsētu asociācijā. Cilvēks, kam saprotnē par pašvaldībām, par visu to, kas notiek šajā līmenī, viņš ir noteikti viens no labākajiem specialistiem kopumā Latvijā. Un noteikti jā. Noteikti ir daudz jautājumu, kas ir aktuāli pašvaldībām kopumā, Rīgai tā skaita un attiecīgi visai Latvijai tāpēc. Līdz šim tieši valdības veidošanas kontekstā nav sanācis satikties un aprunāties? Negribētos traucēt Kučinska kungam pamēģināt izveidot vismaz kaut ko. Kāpēc jūs neesat tas, kurš šobrīd veido valdību un ir topošais ministrs prezidents, un kāpēc Saskaņa nav valdības veidotāja partija? Latvijas vēlētāji 14. gada apzināti nobalsoja dodot vairākumu, kombinēt, sumēt šim trim partijām. Šis ir jautājums arī par atbildību, jo pēc būtības tajā brīdī, kad to atbalsta, piemēram, liekot plusiņus Spolitim, Dombrāvam, Iesalniekiem, kaimiņiem un citiem, vajag arī dažreiz saprast, ka pēc tam nevajag brīnīties, ka var iestāties tā situācija, ka būs kauns par to, kāda valdība ir pie varas tava valstī. Bet tas ir Latvijas vēlētāju mandāts. Mums ir pirmā vieta, mums nav absolūtais vairākums, līdz ar to mēs turpinām aktīvi strādāt. Mēs arī darīsim pašvaldību līmeni un gatavosimies paralēli 18. gadam. Tomēr nebija lielāka iespēja arī Saskaņai aktīvāk iesaistīties cīņā par posteni, valdības veidotāju posteni vai valdības veidotāju lomu un mēģināt pulcēt ap sevi atbalstītājus, lai izveidotu. Es arī runāju ar saviem vēlētājiem, esmu absolūti atklāts, ka šajā konkrētā kombinācija, kas patreiz ir parlamenta, Saskaņai nav izredzes veidot valdību vai strādāt kopā valdībā ar citām partijām, jo es arī nevaru iedomāties jau situāciju strādājot piemēram, ar Nacionālo apvienību vai ar daudziem politiķiem no tās pašas vienotības. Līdz ar to mēs esam atklāti pret saviem vēlētājiem, ka mūsu kopējais uzdevums ir strādāt pie 18. gada, lai mēs varētu īstenot mūsu idejas pēc tam vēlēšanām. Tagad, paskatoties uz valdības krišanu un analizējot, ko tas nes tieši atsevišķiem politiķiem un personām, jūsuprāt, kur ir lielākie zaudētāji? Kopumā vienotība, straujuma, bet, ka viņi zaudēja amatu, es domāju, ka neviena neizbrīnīsies, pateikšu, kā arī Aboltiņas kundze noteikti nav pie uzvarētājiem un tā ir sarakstā. Es domāju, ka vienotība kopumā un tie līderi un spilgtākas personas tā skaita. Runājot par valdības deklarāciju topošo, kādi ir galvenie uzdevumi, paši svarīgākie, kas Saskaņas prāt būtu jāiekļauj šajā deklarācijā? Viss, kas ir saistīts ar veselības aprūpes sistēmu. Pagājušajā gada rudenī jau redzējām, ka daudzas slimnīcas bija izbeigušas kvotas manipulācijām, pārbaudēm. Tagad mēs redzam, ka cilvēki, kas nāk uz slimnīcām, viņi var tikt rinda jau uz aprīli vai uz jūniju. Tas ir atkarībā arī no tā, ko viņiem vajag veikt. Šī situācija ir pēc būtības jau tuvu katastrofai. Mēs no vienas puses, kas ir ļoti labi, redzam televīzijas ekrānos, ka tiek atklāti jauni operāciju bloki, tiek remontētas slimnīcas, bet ja šajās slimnīcas ar izremontētiem operāciju blokiem cilvēkiem nav iespēja kvotu ietvaros saņemt veselības aprūpi, tad šī ir situācija bēdīga. Viss, kas saistīts ar izglītību un pirmkārt ar skolām, ar skolotāju atalgojumu, šī noteikti ir ļoti grūta un ļoti smaga tēma, bet neatrisinot to mēs vienkārši stāvēsim tālāk uz vietas un zaudēsim pat Lietuvu un Igauniju. Mēs runājam par tautas izglītošanu, kas ir primārais. Mums nav nekā cita kapitāla, izņemot cilvēku kapitālu. Un, ja mums ir problēmas ar skolām, tad ko mēs vēl varam darīt? Šīs ir divas galvenās tēmas, un atkal runāt par veselību. Mums par veselību jau kuru nedēļu aktuālākais temats ir skolu bulciņas. Nevis kvotas, diemžēl tās sanāk. Kā Saskaņa risināt bēgļu krīzi? Saskaņai kopumā un arī Rīga, kur mēs strādājam pašvaldību, mūsu pozīcija ir sekojuša tiem cilvēkiem, kas šeit tiks atvēsti. Ja tas ir ģimenes ar bērniem, protams, mūsu svētais pienākums ir viņiem palīdzēt. Neskatoties uz to, ka mēs neesam bagātākā valsts un bagātākā pilsēta,
tiem, kam tiešām ir nepieciešams atbalsts, to mēs darīsim. Bet tiem, kas atbalsts nav nepieciešams, vai tiem, kas negribēs attiecīgi iekļauties sabiedrību un pieņemt tās normas un tradīcijas, kas pie mums ir ļoti liberālisti. Es gribētu atzīmēt, tad mēs arī tiem parādīsim, ka tomēr ir noteikumi, kas ir jāņem vērā. Vēl viens arī būtisks jautājums ir par to, ka Par brīvostu mēs nevarējām saprast, pie kuras tēmas nākamās doties, bet dosimies pie brīvostas tēmas, runājot par Leonīdu Loginovu iespējamo atbildību. Vakar tātad Rīgas brīvostas valde vērtē, vai ģenerāla prokuratūras iepriekš nosūtītā vēstule būtu jāņem vērā, tajā tika lūgts atzīt ostu par cietušo Leonīdu Loginovu lietā. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai osta būtu jāatzīst par cietušo šajā lietā? Ja mēs runājam par tām galvenām epizodēm, par prēmēm, es, kā valdes loceklis, uzskatu, ka bija pamatoti prēmēt cilvēkus par 8. gada darbu, ņemot vērā, ka tajā gada bija attiecīgi labi rādītāji un ka tas bija no juridiskā viedokļa korekti, bet es neesmu vienlaicīgi jurists. Ja mēs runājam par Fukushima, par lēmumu piešķirt to ziedojumu, es uzskatu, ka tas bija absolūti pareizi no cilvēciskā viedokļa, arī izmantosim tā cinisku vārdu no marketinga viedokļa, neskatoties uz to, ka tas bija saistīts ar traģēdiju, bet visas ostas toreiz deva naudu, un ja Rīga vienkārši izkrist no tā saraksta, tas būtu, maigi izsakoties, dīvaini, bet atkal no juridiska viedokļa, tur var būt nianses, un līdz ar to visiem pārējiem arī 7 valdes locekļiem, gan tiem, kas pārstāv Rīgas domu, gan tiem, kas pārstāv valsti. Šajā situācijā vienīgais korektais risinājums tiks izveidot komisija no pieaicinātiem, attiecīgi zverinātiem revidentiem un advokātiem. Šīs komisijas izveide ir uzticēta valsts pārstāvjiem, attiecīgi Stuckas kungam un Brokas kundzei, un lai viņi arī, ņemot vērā visus faktorus, arī pasaka valdei, kas mums ir jādara. Vai bet tad jūsuprāt, osta nav cietusī šajā situācijā? Manuprāt, pēc būtības ne, bet es neesmu jurists. Un ja mēs runājam par tieši precīzu likumu izpildi, es gribētu, lai man to pateiktu juristi. Kas notiek ar nekustamā īpašuma nodokli? Vēl pavisam nesen daudz skaļu runu par to, ka ļoti daudziem rīdziniekiem visticamāk tas palielināsies vairāk kārtīgi. No šī gada 1. janvāra dzīvokļiem, īpašumiem, kur nav nevienas piedeklarētas personas, ir atcelts atlaides, kas ir bijušas agrāk. Tagad par šiem īpašumiem likme ir 1,5%. Mums ir jāsaprot, ka šī likme ir attiecināma apmēram uz 40,000 dzīvokļiem, par kuriem mēs plānojam iekasēt 8,5 miljonus eiro. No šiem 40,000 dzīvokļiem 5,000 pieder ārvalstniekiem, kas šeit atrodas, ņemot vērā to uzturēšanās atļauju programmu, un no viņiem plānos iekasēt 4,5 miljonus, no tiem 8,5. Absolūti liela daļa no visiem plānotiem ieņēmumiem. Vēl 5,000 dzīvokļi pieder bankām, attīstītājiem, citam juridiskam personam, no viņiem plānos iekasēt vēl 1 miljonu. Tas nozīmē, ka no tiem 8,5 miljoniem 5,5 vai no ārvalstnieki, vai no juridiskas personas. Tālāk mums galvenais plāns, ja mēs runājam par tiem Latvijas iedzīvotājiem, kam ir īpašumi, kur neviens nav piedeklarēts, mēs negribam nevienu spiest piedeklarēties mākslīgi Rīgā. Mēs no vienas puses gribam, lai cilvēki pildītu sen noteikti likuma norma, ka tev ir jādeklarē savu dzīves vieta atbilstoši faktiskai dzīves vietai. Tas vienkārši tas ir noteikts likuma. Bet galvenais, ko mēs gribam izdarīt, tas ir sakārtot īres tirgu, jo mums ir tā galvenā problēma, ka dzīvokļu īpašnieki neļauj. Un tie ir 10,000 cilvēki, kas dzīvo Rīgā, kam ir nepieciešama un kas vēlās piedeklarēties Rīgā, tāpēc, ka tas saistīts ar daudzam, teiksim, sociālam programmam, citam iespējām, bet viņiem īpašnieki neļauj. Un šajā situācijā īpašniekiem vajadzēs vai nu pašiem maksāt paaugstinātu likmi, vai nu mēģināt to pārmest uz īrniekiem, bet ja citi, attiecīgi, īpašnieki to nedarīs, tad vienkārši, viņi zaudēs iespējas normāli izdarīt savus īpašumus. Tādā veidā mēs gribam sakārtot sistēmu, padarīt to caurspīdīgu, un lai tas būtu viss absolūti legāli. Un šajā situācijā, plus es gribētu vēl minēt, ka tas ir arī progresivitātes princips. Ja tev ir vairāk nekā viens īpašums, acīm redzam, ja tev ir kaut kāds īpašums, kur neviens nav piedeklarēts, tas nozīmē, ka tev vēl ir citi īpašumi. Ušakov kungs, bet es pārtraukšu, bet vai tas ir kāds brīnums un pārsteigums, ka dzīvokļu īpašnieks neļauj īrniekam, kas patiesībā ir absolūti svešs cilvēks, ar kuru saista līguma saistības, neļauj savā īpašumā piedeklarēties? Pirmkārt, pēc likuma cilvēkiem ir jādeklarē, pat ja viņš īrē dzīvoklī, tā ir vieta, kur viņš faktiski dzīvo, tas ir viens. Otrais, Rīga izdeklarē cilvēku aizņemumu apmēram 3 nedēļas.
Ja tev vajag izdeklarēt personu, kas ir piedeklarēts tavu īpašumu, tam ir nepieciešams attiecīgi iesniegums, un tas aizņem vidēji 3 nedēļas, kas ir nekas. Mēs runājam par cilvēkiem, kam ir viens no galvenajiem vai svarīgiem minimuma avotiem izdarīt savus īpašumus. Labrīt! 7:45 minūtes un kā solīts mūsu studijā Rīgas mērs un arī Saskaņas centra viens no premjera kandidātiem Nils Ušakovs. Labrīt! Labrīt! Tiešām interesants intervijas pēdējā laikā, daudz jaunumu izskan no jums un arī no Saskaņas centra puses. Latvijas avīzē vakar esat izteicies par domu, ka ekonomiskās attīstības vārdā iespējams vajadzētu noteikt moratoriju nacionālajiem jautājumiem. Varbūt izstāstiet īsumā par šo ideju, kas vēl to nav varbūt sapratuši, kā jūs to domājat, un tad arī nākamie jautājumi, kas saistīti arī ar izteikumiem no citām partijām. Šī ideja rodas ņemot vērā Rīgas pašvaldības darba pieredzi. Mēs redzam, ka, teiksim, koalīcija, kas ir izveidota Rīgas dome, kas neapspriež nacionālu problemātiku un vienkārši strādā, ir spējīga līdz ar to risināt pirmām kārtām sociālas problēmas, otram kārtām strādāt pie infrastruktūras sakārtošanas, trešām kārtām arī, cik tas ir iespējams pašvaldības kompetences ietvaros, risināt problēmas Rīgas teritorijā un ekonomiskais jautājums. Un līdz ar to mans priekšlikums un arī attiecīgi apvienības Saskaņas centrs priekšlikums ir jaunajā parlamentā vismaz tam partijām, kas veidos valdības koalīciju, parakstīties zem tā, ka nekādas likumdošanas iniciatīvas, kas ir saistītas ar nacionālu problemātiku vai ar vēsturiskiem jūtīgiem jautājumiem, lai tas likumdošanas iniciatīvas netiktu virzītas tālāk Saeimā. Un tas nozīmē, ka politiķiem būs iespēja visu 3 gadus veltīt tikai sociālām un ekonomiskām problēmām. Pēc tam, ja būs vēlme kādam no pusēm izrunāties un apspriest to tālāk, pēc 3 gadiem pie tā var atgriezties. Bet tagad nav mums tāda tik laba situācija, lai mēs varētu atļauties runāt par lietām, kas nav tomēr tik prioritāras, jo cilvēki, gan latvieši, gan krievi, cieši no bezdarba un no krīzes vienādi. Jā, vēl ir piebildi, jūs arī minat, ka zīmīgi, ka gan latviešiem, gan krieviem nebūtu jābūt domstarpībām, piemēram, par tādām lietām kā Staļina režīma baisie noziegumi. Ja. Bet vai pie šīm pašām pamatpatiesībām šis okupācijas fakta atzīšana nepiedara? Tas tāds pamatpostulāts kā? Jautājums ir ne viss, kad mēs runājam par vēsturiem. Arī šodien par faktu būtību mēs runājam par formu. Piemēram, Kristovska kungs paspēja jau izteikties, ka ja mēs pieņemsim tādu moratoriju, tad ko tad darīs Latvijas-Krievijas vēsturnieku komisija? Man ir pilnīgi vienalga, ko tā komisija darīs. Svarīgākais patreiz ir nevis runāt par to, vai Saskaņas centrs kaut kāda forma runas par notikumiem, kas notika 40. gada, bet vai par to Saskaņas centrs vienotība, Zetlera reforma partija un visi pārējie politiskie spēki, kas tiks ievēlēti, runas par to, ko mēs darīsim ar krīzi. Jūs jau pieminējāt Kristovska kungu, šodien arī intervija dienā ar Solvitu Āboltiņu un arī komentārs no Ģirta Valda Kristovska puses, tātad, ka moratorijas ir vienkārši neiedzība un arī viņa personiskais uzskats un ka Āboltiņas paziņojumi par to, ka vienotībai lielākā daļa biedri iespējams balsot par koalīciju ar Saskaņas centru, tas ir vienotības līderis Āboltiņas kundzes personiskais viedoklis. Kā jūs uzskatāt, vai tieši Pilsoniskās savienības šī diezgan nacionālā pozīcija nerada tādu diezgan lielu pretestību un iespēju sadarboties nākotnē? Pilsoniskai savienībai ir grūti. Vismaz to, ko es redzu Rīgas domē, ka viņa frakcija paspēja jau saplesties. 6 cilvēkiem no Pilsoniskas savienības tikai palika Pilsoniskas savienības frakcija, pārējie aizgāja prom, un viņam kaut kāda veida ir jāpierāda, ka viņi arī ir cienīgi kaut kādu, lai dabūtu uzmanību no vēlētājiem. Un tas ir tas pats jautājums par moratoriju. Protams, Kristovska kungam ir vieglāk runāt par vēsturnieku komisiju, jo viņš ir pilnīgi bezjēdzīgs ārlietu ministrs, par ko citu viņš vēl runāt. Un attiecīgi gatavoties vēlēšanām, viņi par to turpinās runāt un nerunās ne par ekonomiku, ne par politiku. Tagad ir jautājums, piemēram, deputāti Saeima iesniedz pieprasījumu balstoties uz informāciju no mēdiem par to, kas notiek ar Stokkenbergu ar viņu nodokļiem. Atkal. Ir vieglāk runāt par vēsturi un par nacionāliem jautājumiem, nekā runāt par to, kas notiek patreiz ar Stokkenbergu. Bet arī Urbanovičs kungs min, ka šāda retorika kopumā samazina iespējamību, ka pēc ārkārtas vēlēšanām šie 2 spēki, Vienotība un Saskaņas centrs, varētu atrast kopēju valodu. Galvenā vienotības problēma ir vienotības trūkums, kad nevar saprast, kur sākas Āboltiņas viedoklis, kur beidzas Kristovska viedoklis. Tas ir viens. Viņi nevar pat definēt, kādu veidu viņi veido pašreizējo koalīciju, jo viņa vārdos ir pilnīgi par cīņu ar oligārhiem.
Un viņi strīdēs un debatē ar Zatleru par to, vai viņi ir ar oligārhiem vai nav, bet vienlaicīgi viņi seš ar ZZS un ar Lemberga kungu, kur viņi paši sauc par oligārhu. Un tāds vienotības trūkums gan viedokļos, gan rīcībā, gan arī citas aktivitātes apgrūtinās sadarbību un sadarbības apspriešanas būtību. Jūs esat pirmā partija, kas iesniegusi Centrālajā vēlēšana komisijā deputātu sārakstus. Kraucov kungs nav iekļauts sarakstā. Vai tas tā ir tāda tiešām zīme latviešu vēlētājiem, ka jūs domājat par to, ka jūsu deputāti pārvalda valsts valodu, vai par visiem 115 kandidātiem var teikt, ka viņi ir pārvalda latviešu valodu? Ne visi no viņiem ir, teicam, oratori. Gan latviešu valodu, gan krievu valodu izmantoja. Tas ir gan, bet ar latviešu valodu problēmas, lai viņi nevarētu strādāt parlamenta komisijas, tādu kandidātu mums nav. Tas bija viens no kritērijiem, izvērtējot cilvēku? Tas, jā, protams, tas ir svarīgs kritērijs. Ja tu plāno strādāt, tev valoda vienkārši ir jāzina. Un ar Kraucovu kungu mēs runājam par to, ka es tiešām gribētu, lai viņš šo valodu iemācītos, lai viņš varētu parādīt gan latviešiem, gan krieviem, ka cilvēks viņa vecumā var valodu iemācīties un teiksim, neizbilinoties kaut kādu politiku, sadzīviskam problēmām, nezinu, sliktu atmiņu un tā tālāk. Un viņš to arī izdarīs. Pēc kāda laika viņš to spējas varēs parādīt. Jums tiešām Saskaņas centram ir priekšplānā izvirzīti jauni, simpātiski līderi, kas lielākoties pauž šo partijas viedokli, bet paskatoties uz Saskaņas centra frakciju Saeimā kopumā, tas vidējais Saskaņas centra deputāts nebūtu nav tāds. Viņš ir vairāk gados vecāks un arī šīs latviešu valodas zināšanas atšķirībā no jums un pārējiem priekšplānā izvirzītiem Saskaņas centra pārstāvjiem varbūt nav tik labas. Arī Āboltiņa šajā intervijā norāda to, ka ir problēma Saskaņas centrā ar šiem kadriem, un ja būtu jāveido valdība, iespējams nemaz tik viegli tas nenotiktu. Kā jūs to komentētu? Divas atbildes. Pirmā atbilde, mums ir ievēlēti tie cilvēki, kas dabūja atbalstu no vēlētājiem. Vēlētāji varbūt atbalsta arī vidē vecumam deputāts, kas arī ir svarīgi, ne visiem ir jābūt jauniem. Pieredze arī ir ļoti svarīga. Runāt par valodu, es jau atbildēju, ka visi pārzina valodu tādu līmeni, lai viņi varētu strādāt Saeimas komisijas attiecīgi. Runāt par ministriem, jums pateikšu, kad Saskaņas centrs būs valdība, zināma daļa, ja ne lielāka daļa no tiem ministriem, ko mēs virzīsim, nebūs partijiski cilvēki. Mēs virzīsim profesionāļus un ekspertus, kam nebūs Saskaņas centra biedra biļets kabatā. Un otrā atbilde, nevienotība runāt par ministru kvalitāti. Es atvainojos, viņam ir ekonomikas ministrs, kas nav spējīgs deklarāciju aizpildīt. Tieslietu ministrs, kas nevar paskaidrot sabiedrībai par saviem nodokļiem, karusēļu apkarotē kultūras ministri un Kristovskis. Jā, par karuseļiem es ceru, mums vēl arī paliks laika parunāt. Divi kandidāti uz premjeru amatu, jūs un Urbanoviča kungs, pie kādiem apstākļiem? Kurš varētu būt, un jūs būtu gatavs pamest tātad Rīgas mēra amatu un doties vadīt valdību? Es būšu gatavs pamest Rīgas domas priekšsēdētāja amatu pie nosacījuma, ka es redzēšu, ka pievienot vērtību no tā, ka es darīšu. Bet ko tas nozīmē pievienot vērtību? To, ko es varu izdarīt. Es arī strādāju Rīgas domā, es konkrēti zinu, mums ir ļoti stabila koalīcija, kas ir saplānojusi jau, ko mēs darīsim pārējais 2 gadus. Tie darbi jau vai uzsakti, vai ir plānos un tiks uzsakti. Un es zinu, ko es varēšu izdarīt konkrēti strādājot Rīgā. Ja es zināšu, ka man ir tāds plāns ar uzticamu koalīciju valdība, tad tas, protams, ir pamats aiziet prom no Rīgas domas. Ja es redzēšu, ka Rīgas doma es varu izdarīt vairāk nekā valdībā, tad man būtu grūti pieņemt lēmumu un iet prom. Bet, ja vispār Saskaņas centram tiks šī iespēja, piemēram, nosaukt jūsu kandidātu, tad jau sanāk, ka jūs esat prioritāte numur 1 kā premjers vai tieši otrādi prioritāte numur 2? Mēs abi esam prioritāte numur 1, jo vienkārši man atšķirība no Urbanoviča ir iespējas strādāt tagad Rīgas doma. Urbanovičs nevar izvēlēties iet strādāt Rīga vai valdība. Un tādā attiecīgi no tā mēs arī pieņemsim lēmumu. Cik vietas prognozējat pēc ārkārtas vēlēšanām? Mums tagad ir 29, es domāju, ka klāt būs dažas vietas, es tādu vārdu izmantot. 2, 3, 4, ne vairāk. Par šīm koalīcijām, protams, visi runā. Zatlera partija, jūs arī minat šajā intervijā Latvijas avīzē, kā jūsu viens no labākajiem draugiem, Jačeslavs Dombrovskis, veido šo programmu ekonomisko daļu Zatlera reforma partijai. Viņš arī nāca klajā ar diezgan interesantu paziņojumu par otro valodu, noteikti angļu valodu. Pirmais jautājums varbūt par šo viņu piebildu un vēlāk arī par to, kādu jūs redzat sadarbību un vispār to, kas notiek šobrīd Zatlerā. Es domāju, ka viņš pārāk ilgu laiku pavada Amerikā. Ar angļu valodu
ir svarīga, bet tomēr tā prāta ierobežas. Jā, bet sadarbība, ņemot vērā, ka jums labs draugs tur veido programmu, tas jau tā pamatā nav ieliks kaut kāda sadarbības pamati? Nē, mēs esam labi draugi, un vienalga, kura partija ir, un mēs bijām labi draugi arī pirms politikas, kas ir apsveicami, un arī tādi paliksim. Bet Zetlera partija, no vienas puses, mēs absolūti apsveicam viņu plānus veikt valsts reformas, jo tas reformas ir vajadzīgas. Mēs tagad gaidām no Zetlera partijas, ko viņi virzīs par ministru kandidātiem, kāda būs viņa saraksts, lai mēs varētu redzēt, kas tie cilvēki, ar ko var strādāt. Un vai tas nav kaut kāds vienreizējs pasākums, bet ideja, ka valstī ir nepieciešams reformas, mēs atbalstam. Filozofiski. Mūsu šīs nedēļas viens no viesiem bija arī Jānis Jurkāns, kurš ir piekritis kļūt par ārlietu ministra kandidātu Latvijas pirmajai partijai Latvijas ceļš un būs arī sarakstā. Viņš, atšķirībā no iepriekšējām sarunām, pirmo reizi tādu diezgan kritiskus vārdus sāk runāt par saskaņas centru, kad šī retorika liek domāt, ka viņš ir izlikts kā āķis, lai atvilinātu krievalodīgos vēlētājus, varbūt iespējams arī no saskaņas centra. Kā vērtēt šādu soli? Katram ir tiesības cerēt uz reinkarnāciju. Jā. Un nākamais jautājums, vai šādas, pēc būtības, ja jūs pretendējat uz vienu elektorātu, vai tas nesāsina problēmas un neveido problēmas Rīgas domas darbā? Nē, gan neveido. Mums komanda paspēja tik labi sastrādāties, ka tas mums nekādas problēmas neveidos. Un mums tas plāns, kas bija parakstīts jau pirms kāda laika, ka mēs uz Rīgas vēlēšanām iesim ar vienotu sarakstu. Amerika vadīt frakcija un saskaņas frakcija Rīgas doma. Par Rīgas jautājumiem vēl īsumā varbūt tiešām daudzi arī mūsu skatītāji jautā, šī dienvidu tilta būvniecība ir sākta, šī pēdējā kārta ir palikusi. Kas trešā kārta, tātad kad varētu notikt kaut kādas virzība un kad varam cerēt? Ar trešo kārtu situācija paturēsies sekojuša. Mēs savstarpēji vienoties plānojam laust līguma ar būvniekiem, jo mums ir domstarpības par to, kur ir deflācija un kur ir inflācija. Attiecīgi domstarpības par to, cik lielam ir jābūt izmaksām trešajai kārtai. Un savstarpēji vienoties mēs plānojam to līgumu laust un attiecīgi izsludināt jaunu konkursu, lai uzbūvētu trešo kārtu, lai mēs varētu paspēt to konkursu. Mēs izsludināsim visdrīzāk jau tuvākajā laikā, tas ir varbūt septembrī, lai mēs varētu, kā arī bija plānots 12. gada, šo trešo kārtu nodot eksploatācijai. Vai līguma laušana paredz kaut kādus sodus? Mēs gribam to laust savstarpēji vienoties. Un tas būs iespējams? Tur no līgumā nav atrunāts? Es ceru, ka mēs to varēsim izdarīt. Esat runājuši? Mēs mēdzam jau ar juristiem apspriest tādas lietas pirms līguma laušanas. Un pēc būtības viņiem jau noteikti ir kaut kas samaksāts jau līdz šim par šo trešo kārtu? Nē, par trešo kārtu bija samaksāts tikai par to, kas bija izdarīts pēc faktam. Tur bija neliels darbu apjoms, par ko arī bija samaksāts, pēc tam visi darbi tika apturēti. Kāds šobrīd ir pilsētas budžeta deficīts? Mums patreiz pirmais pusgads ir pabeigts ar proficītu. Tas nozīmē, ka nodokļu ieņēmumi ir virs plāna. Mēs visu laiku... Bet deficīts saglabājas? Deficīts būs mazāks nekā bija plānots. Cik tas liels ir? Es domāju, ka gadu beigas mums būs kopēja rezerve, tas ņemot gan deficītu, gan arī uzkrājumus būs plusos, mums būs ap 40 miljoniem latiem. Plusos? Jā, plusos. Ja mums ir rezerve uz gada sākumu bija tikpat liela, ka bija uz 9. gada 1. jūlija, ja mums arī pagājušajā gads bija pabeigts ar proficītu. Pirmais pusgads tagad arī ir proficītu, tas nozīmē, ka deficīts būs zemāk nekā bija saplānots un ka kopēja rezerve pozitīva uz gada beigām būs pie 40 miljoniem. Vēl viens jautājums, varbūt, kas skar Kundziņsalas iedzīvotājus. Ir šie plāni par ostas paplašināšanos, un kaut kur esmu lasījusi par minerālu mēslu rūpniecības būvi tur netālu, vai ir pamats satraukumam? Satraukumam nav pamata, jo viss vides prasības tiks izpildīts. Bet tā ir taisnība, ka tāda rūpnīca top, un vai pēc būtības arī šī ir osta. Bet šī Kundziņsalas iedzīvotāji, vispār, vai viņi tur vēl paliek dzīvot, vai tiek risināts jautājums par kaut kādu pāri? Viņi paliek tur dzīvot, bet tiem iedzīvotājiem, kam ir vēlmēm pārcelties uz citām vietām, Rīgas doma to var piedāvāt. Paldies jums liels par sarunu. 7:59 minūtes. Sandra īsumā. Nedēļā Rīgas domas opozīcija ierosināja uzticības balsojumu galvaspilsētas mēram. Vakar pie galvaspilsētas mērijas bija sapulcējušies iedzīvotāji, kas pieprasīja Rīgas domas vadītāja atstādināšanu. Ušakovs tiek kritizēts par domas vadīšanas stilu. Viņam pārmet atbildības neuzņemšanos par Zoltūdas traģēdiju. Un mūsu studijā šorīt arī pats Rīgas mērs Nils Ušakovs. Sveicināt, labrīt. Labrīt. Vakar piketu redzējāt? Redzēju. Un kādas sajūtas?
Es domāju, ka pat tiem cilvēkiem, kas kādreiz tika sodīti par kukuļdošanu Rīgas domas darbiniekiem, un tas bija šīs piketa organizators, ir visas tiesības organizēt piketus, lai tik izmanto. Vai jums šādi piketi, kas var iepriekš ir bijuši, liek pārdomāt kaut kādā mērā savu darbību, pieņemtos lēmumus? Es pieņemu, jūs arī redzēt vismaz televīzijas ziņas vakardienas piketu. Un es domāju, ka šīs piketes nevar nevienam likt pārdomāt savu rīcību. Tas vismaz, kas notika vakardien tieši. Knābi ir ierosinājis pārbaudi par Rīgas domas atbalstītāju piketu pagājušajā gada decembrī. Vai jums ir zināms, vai tur kaut kas ir virzījies uz priekšu, vai jums šķiet, ka tur arī būs kādi atklājumi? Tas ir ļoti labi, ka notiek pārbaude, noņems visus atkal publiskai telpai izskanējuši jautājums par administratīvo resursu izmantošanu, lai pārbauda. Un vēl arī pagājušā nedēļā pret jums arī lūdza sākt kriminālu procesu par sabiedrības maldināšanu. Runa ir par sabiedriskā transporta atlaidēm rīdzniekiem, ka tās tiek reklamētas, bet joprojām nav ne ieviestas, ne ir garantīja, ka tās ieviesīs. Vai arī šeit jūs domājat, ka viss tad veiksies bez divas rezultātu? lietas. Pirmam kārtam atkal, jebkuram ir tiesības vērsties Dienvidu prokuratūra, SABA, KNABA un vispārējās organizācijas. Tas ir brīvas sabiedrības neatņemama daļa. Un otrais, reklāma tika aicināt cilvēki pildīt likumu un deklarēt savu dzīvesvietu atbilstoši tur, kur viņi faktiski dzīvo, kas ir ļoti pareizi. Aicināt cilvēkus pildīt likumu, un starp citu mums šī kampaņa ir izdevusies. Mums ir pieaugums apmēram 10 000 cilvēku, ja mēs runājam par deklarētiem iedzīvotājiem, jo visus pēdējos gadus un katru gadu mums tā kopējais rezultāts bija negatīvs, apmēram -5 000 iedzīvotāji, un šogad mums ir +6. Mums ir izdevies atgriezties virs psiholoģiska līmeņa 700 000. Tas ir viens, tas bija viena daļa no kampaņas, un otrais, mēs solījām, ka biļetes maksās 60 eiro centus, un biļetes arī maksā 60 eiro centus. Tomēr sabiedrībā ir izskanējis arī tas, ka kaut gan šie 10 000 cilvēki ir deklarējušies Rīgā, nav vēl zināms, vai viņi ir pārreģistrējušies valsts ieņēmuma dienestā, lai šis iedzīvotāju ienākumu nodoklis Viņam nav tiešām... tas jādara. Viņam nav tas jādara, lai Rīga saņemtu viņas nodokļus. Visi, kas deklarē savu dzīves vietu Rīga līdz 31. decembrim, Rīga saņems viņu nodokļus visu šo gadu. Reaģējot arī uz notikumiem ap Rīgas satiksmi un šiem jauniem noteikumiem, kas top valsts kontrole veids reviziju uzņēmumā, vai jums ir zināma kāda rezultāta, kas tur notiek? Patreiz es varu tikai pateikt, ņemot vērā valsts kontroles atsūtītu vēstuli, ka viņi veiks operatīvu pārbaudi par to, kādā veidā tiek aprēķināts tarifs. Ir MK noteikums definēt formula, viņi grib to pārbaudīt, tas arī ir ļoti labi. Es esmu tikai ar abām rokām par to, ka vēl viena institūcija pateiks, kādam ir jābūt tarifam atbilstošajiem noteikumiem un tiem rādītājiem, ko izmanto Rīgas satiksme. Tas nozīmē, ka kontrole būs tikai par to, kā to biļešu cena, bet ne par kopumā par uzņēmumu finanšu stāvokli. No tās vēstules, kas ir saņemta no valsts kontroles, operatīvas pārbaudas mērķis ir tieši tarifu noteikšana. Es atvainojos, nevis tarifa. Tarifu doma var noteikt jebkādu, bet tieši paša izmaksas aprēķināšana. Jā, un kad varētu būt rezultāti, vai ir zināms, vai tas gan valsts kontrole būtu jājautā. Kā jūs kopumā vērtējat uzņēmumu Rīgas satiksmi darbību? Ļoti bieži ir izskanējis publiski, kā tiek pārmest šī milzīgā dotācija un ikgadējā tātad šis līdzekļu piešķīrums, kas ir nepieciešams uzņēmumam, lai viņš varētu izdzīvot, un tā pašā laikā, teiksim, tiek palielināts vēl ar vienu arī biļešu cena, tātad ir plānots šis €20 biļešu cenu ieviest. Uzņēmums saka, tā ir pašizmaksa. Kur tad paliek tās milzīgās dotācijas? Kā jūs vērtējat, vai uzņēmums tiešām ir darboties spējīgs un tirgū konkurēt spējīgs? Mēs nevaram runāt par kādu konkurenci. Šīs uzņēmums ir monopols. Tas ir viens. Un es nerunātu, ja mēs, piemēram, skatīsimies uz uzņēmumu finansiāliem radītājiem, es neizmantotu tādus vārdus, kā zaudējumi vai peļņa. Šis uzņēmums pēc savas būtības nevar ne pelnīt, ne zaudējumus, jo šis uzņēmums sniedz sociāli svarīgus pakalpojumus. Un visi tie zaudējumi, tas ir sociālas funkcijas radītas izmaksas. Brīvbiļetes pensionāriem, skolēniem, visiem invalīdiem, atlaides studentiem un tā tālāk. Tas ir, par ko ir jāmaksā. Un attiecīgi Rīgas doma pieņem katru gadu lēmumu novirzīt daļu no ieņēmumiem tieši, lai sekta izmaksas, kas saistīts ar to, ka pensionāri, skolēni, bērni, invalīdi pārvietojas Rīga bezmaksas. Un šī politika atbalsta arī rīdznieki, tāpēc, ka šī politika tika īstenot iepriekšējā sasaukuma, pēc tam sekoja
pašvaldību vēlēšanas un attiecīgi rīdznieki pārvēlē to sastāvu, kas turpinās šo politiku. Un tas nozīmē, ka te ir apzināta rīdznieku izvēle, ka viņi ir gatavi apmaksāt šos pakalpojumus, lai attiecīgi rīdznieki varētu izmantot sabiedrisko transportu daļu bezmaksas, daļu attiecīgi ar atlaidēm. Ja mēs runājam tālāk par 1,20 un 60 centiem, tad ir tāda lieta kā paša izmaksa. Cik maksā viens brauciens. Un visu laiku rīdznieki dotē to starpību. Agrāk bija 70 eiro centi, proti 50 centīm. Starpība tika noteikta ar rīdznieku naudu. Tagad ir vēl lielāka starpība, tāpēc, ka rīdzniekiem ir 60 eiro centi un patreiz arī visiem pārējiem. Bet mums nav plānu likt nerīdzniekiem maksāt 1,20 eiro. Mēs to negribam darīt. Mēs gribam, lai visiem paliktu 60 eiro centi, bet mēs gribam, lai par nerīdzniekiem samaksātu vai nu cits pašvaldības, vai nu valdība, tas būtu tikai godīgi. Starp citu, cik pašvaldības šobrīd ir slēgušas līgumus par šādu sadarbību? Zināms, bija Sigulda vai ir vēl kāda? Mums notiek sarunas un konsultācijas ar praktiski visam pierīgas pašvaldībām, bet patreiz nav priekšmeta, par ko slēgt līgumu. Mums vēl joprojām notiek, teiksim tā, debātas ar ministriju. Un visdrīzāk, no ko es jau tagad varu prognozēt, ka viss beigsies ar Satversmes tiesu un tas Satversmes tiesas lēmumu, kas pateiks, ka Rīga varēja izmantot savas tiesības un ievest atlaides attiecīgi rīdziniekiem, tad tikai mēs varēsim slēgt līgumu. Varbūt nepateiks. Varbūt arī nepateiks, bet es domāju, ka mūsu attiecības ar ministru aizies līdz Satversmes tiesai. Starp citu, jā, ministrija šobrīd nodot ir, jāsaka, jūsu mūžīgo opozicionāru rokās. Visticamāk, Nacionāla apvienība pārvaldīs reģionālas attīstības ministriju, vai tas nozīmē, ka tās nesaskaņas starp Rīgu un ministriju tikai pieaugs, jūsuprāt? Godīgi sakot, ja mēs pārdzīvojam Sprudžu, tad mēs arī nacionālis pārdzīvosim. Vai jūs turpināsiet arī, šī valdība gan visticamāk nestrādās pārāk ilgi, lai gan mērķis ir, ka pēc Saeimas vēlēšanām tā varētu arī turpināt pastāvēt, redzēsim, vai tas tā būs, bet vai turpināt virzīt arī iniciatīvu par īpašu galvaspilsētas likumu? Tas būtu ļoti loģiski. Ir skaidrs, ka šis Saeimas sasaukums nepieņems nevienu svarīgu likumu. Tāpēc, ka priekš ir vēlēšanas, bet tas ir galvenais jautājums. Pasakiet, kad ir pienākumi galvaspilsētai, mēs būsim gatavi visus tos pienākumus pildīt. Pasakiet, kāda ir finansēšanas avotiem pienākumiem un uz priekšu, un tad nebūs vispār nekāda jautājuma. Tad nebūs jautājuma par to, kādā veidā dotēt sabiedrisko transportu, kādā veidā, piemēram, apmaksāt atlaides nerīdziniekiem, kādā veidā remontēt tos pašus tiltus un ceļus, kas ir pēc būtības ne tikai rīdzinieku galvas sāpe, bet arī visu valsts to izmanto. Tas ļoti atvieglotu dzīvi un finansiālas attiecības starp visam pašvaldībām, starp Rīgu un valdību, un tas būtu ļoti apsveicami, bet, diemžēl, tas katru reizi tiek politizēts. Un es ļoti ceru, ka jaunais sasaukums, ja mēs runājam par Saeimu, varēs pirmā gada, kad nav nekāds īpaši liels politikas, to izdarīt. Učko kungs, jūs esat viens no saskaņas centra, tā teikt, līderiem. Vai jūs partija apvienības iekšienē esat pārunājuši jaunās valdības veidošanas peripētīs un kā jūs vērtējat? Tīri cilvēciski, nevis kā saskaņas centra vadītājiem, vienkārši tīri cilvēciski gribētu novēlēt veiksmes un izturību Straujumas kundze, bet kompānijai viņi nav te izcili. Jo mēs visi ļoti labi redzējām, ka tik cīniskas sarunas par valdības veidošanu, kas viss bija pakārtos tikai un vienīgi, vai ministrija ir naudīga vai nav naudīga. Es pat ar savu pieredzi vēl neesmu redzējis. Kad vienotība atkal es neesmu nekāds pabrika fanāts, jūs varat to saprast. Bet, kad uzmet savu pēc būtības labāku ministru, kas tikko ir bijis premjerministra amata kandidāts un tagad ej prom un kandidē uz Eiroparlamentu, grūti būs Straujumas kundze. Starp citu, jūsu kolēģis Jānis Urbanovičs ir, vismaz šeit mūsu studijā izteicies ar diezgan lielu pārliecību, ka nākamajās Saeimas vēlēšanās visticamāk uzvarēs, nākamajā valdībā saskaņas centrs būs. Jums taču 51% diez vai jūs iegūsiet, jums būs jāstrādā šajā pašā kompānijā. Izskatās, ka, ja mēs runājam par Saeimas vēlēšanas rezultātiem, pirmkārt parādīsies citi spēki, un šie spēki arī būs cita sastāva un cita izmēra. Nebūs reformisti, ir skaidrs. Nav skaidrs, kas būs ar vienotību. Vai viņi nesašķilsies vēl vienu reizi, kā viņiem ir pieņems. Skaidrs, ka Nacionālā apvienība būs liela, kas būs ar zaļzemniekiem. Līdz ar to prognozēt, ar ko sadarboties, patreiz nevar neviens, ne Ušakovs, ne Urbanovičs, ne Dombrovskis. Vai šobrīd jūs partiju apvienības tātad iekšienē apsverat arī kādus jautājumus, kuros varētu sadarboties ar šobrīd topošo jauno valdību? Lai, teiksim, veidotos konstruktīvu opozīciju?
saimā? Skatīsimies, ko saliks, kas būs ministrija. Vai viņa rezultātā, atvainojos, nesaplēsīsies vēl viena reize starp pieņemtiem lēmumiem un balsojumu saimā, un kad viņi izveidos to valdību. Nu, protams, ka meklēsim, kur var sadarboties, tāpēc, ka vēlreiz Straujumas kundze varētu novēlēt tikai veiksmes, bet kas būs ar tiem individuāliem ministriem? Nu, kā parasti visdrīzāk. Viens no būtiskākajiem Dombrovska valdības demisijas iemesliem tika minēta Zoltūdas traģēdija. Rīgas būvvaldes vadītājs šodien ies uz pilsētas attīstības komiteju, lai plašāk stāstītu par būvniecību Rīgā. Kā jūs šobrīd vērtējat Zoltūdas traģēdijas, varbūt ne gluži izmeklēšanas gaidu, bet to, kā šie notikumi ir attīstījušies, un sabiedrībā arī jums tiek pārmesta atbildības neuzņemšanās par Zoltūdas traģēdiju? Patreiz, ja mēs runājam par to, kas notiek, ļoti žēl, ka laiks, kas tiek tērēts, lai izveidot valdību, netiek tērēts, lai mainītu būvniecības likumu un būvniecības likumdošanai, kas regulē šo nozarei, jo ar katru dienu tiek zaudēts tas laiks, un tas ir vitāli nepieciešams, visu to savies kārtībā. Bija aicinājumi neļaut stāties spēkā grozījumi, kas bija pieņemti būvniecības likumu. Tas viss ir stājis, un kamēr netiek saviest kārtībā, un to var izdarīt tikai saima. Būvvalde var iet un izglītot Rīgas domas deputātus, stāstot, ko drīkst darīt pašvaldību būvvaldes un ko nedrīkst darīt pašvaldību būvvaldes. Bet rezultāti taustam nebūs. Saimē vajag saņemties un pieņemt normālu būvniecības likumu, un tad nebūs jautājumu ne Rīgas pašvaldībai, nevienai citai. Jūs sakāt, ko drīkst un ko nedrīkst darīt būvvalde vienalga. Pēc Zoltūdas traģēdijas Rīgas būvvalde uzņēmās krietni vairāk darīt, apsekoja ārkārtīgi daudz būvobjektu, atklāja tajos nepilnības, liktās novērst. Vai tagad var teikt, ka pašvaldība vairāk uzņems atbildību par jaunu ceļamajiem objektiem un par nesen būvētiem, kur ir šaubas par kvalitāti būvniecības? Tur situācija ir mazliet savādāk. Atbilstoši likumam būvvaldes darbinieki darīja visu to pašu. Viņi var atnākt, piemēram, uz kādu lielveikalu, kas ir nodots eksploatācijā, un ar minimālām tiesībām pateikt, ka viņi redz plaisas griestos, bet viņi nevar pateikt, ka plaisas ir saistītas ar kaut kādu nedrošību, vai tas ir vienkārši redipsa problēmas, bet ņemat vērā Zoltūdas traģēdiju, tad lielveikalu īpašnieki uzreiz rēķina. Ja nebūtu Zoltūdas, tie īpašnieki pateikt, būvvaldes speciālistiem tiktu pateikts, paldies par viedokli, lūdzu, ejiet tālāk strādāt. Neviens viņus neņemt nopietni, viņus visus ieteikumus, jautājumus un prasības. Atbilstoši likumu tagad neviens lielveikals, neviena kompānija nevar tā pateikt, tāpēc, ka viņi baidās no publiskas un sabiedrības reakcijas. Bet tas atkal ir tikai uz pusgadu. Ja netiks izmainīti likumi, tad pēc pusgada mūsu speciālisti atkal tiks sūtīti. Vēl viens ļoti aktuāls jautājums sabiedrībā, īpaši galvaspilsētā, ir tā saucamo legālo narkotiku apkarošana. Cik tālu šobrīd ir šie sabiedriskie reidi, ko arī jūs patiesībā, tā teikt, sākāt? Viss notiek. Viss notiek, starp citu, un arī ap jaunu gadu viss notika. Rītdien mums ir kārtē liela darba sanāksme dome ar visiem aktivistiem, lai aprunātu taktiku un metodas, un darbs turpināsies, kam ir atkal atgriežoties pie tā, kas būtu jāizdara saimai, jāierobežo visas iespējas tirgot legāls, tā saucamas legāls narkotikas, kam ir likumdošana netika mainīta, tad aktivistiem nāksies dežurēt. Jūs sakāt, viss notiek, kāds ir rezultāts šobrīd? Rezultāts, to izmantosim to latvisko vārdu točku skaits, ir samazinājies. Tas ir viens, un otrais, tās vietas, kur notiek tirgošana un tirdzniecība, tas nenotiek tik atklātā mērā. Ja mums bija ļoti svarīgi samazināt un ierobežot pieejamību. To, ko mēs varam izdarīt, vienkārši ievērot likumdošanu, traucēt šo komersantu darbam. Un traucēt ir izdevies. Tik pieejams tas legāls narkotikas vairs nav, bet nāksies vēl droši vien kādu gadu aktivistiem tikpat aktīvi strādāt. Paldies par sarunu. Paldies jums.